Sveiki! Pirmkārt vēlējos pateikties par to, ka mani uzņemat savā skaistajā pilsētā. Liels paldies, ka ielūdzāt mūsu džūmu, lai prezentētu citu skatījumu, vismaz atšķirīgu skatījumu no tā, ko jūs šodien dzirdējāt. Es saprotu, ka šeit ir patērētāja tiesība aizstāvi, tāpēc man ir jāizsakās prātīgi un uzmanīgi, bet es noteikti vēlējos pateikties savai kolēģei Darjai, kas sēž aizmugurā. Tad par mani nedaudz. Mani sauc Kamerons, es dzīvoju 8 gadus Zviedrijā, pats esmu audzis un dzimis Austrālijā. Abi mani vecāki ir policisti, mans tēvs 15 gadus bija izmeklētājs, tā kā es diezgan labi zinu par likumiem, par tiesību sargājošām iestādēm un tam līdzīgi. Liels paldies tulkiem arī, kuri tulkos manu runu. Es piedzimu lielā ģimenē. Es pilnībā apzinos, cik svarīgi ir likumi un noteikumi. Varētu teikt, ka ka es uzaugu publiskajā sektorā, ja tā var teikt. 10 gadus strādāju juristu birojā Austrālijā, un tad pirms 8 gadiem es pievienojos IKEA un strādāju Zviedrijā, un tur es strādāju saistībā ar produktu drošību un atbilstību. Pirmais izaicinājums, ar ko Zviedrijā sastāpos, bija par dažādiem riskiem. Visā pasaulē IKEA produktu standarti nebija vienoti, tāpēc situācija bija visai sarežģīta. Tomēr pirms gada man bija lieliskā iespēja piedalīties Joom produktu aizsardzības perspektīvā. Mēs esam trešās puses pārstāvēta kompānija, tāds kā starpnieks. Tas ir Joom. Mēs esam starptautiska finanšu tehnoloģijas kompānija. Šī kompānija radās šeit 2016. gadā Rīgā. Pat pēc 8 gadiem šī kompānija joprojām darbojas kā jaunu uzņēmums, vismaz tādas ir tās sajūtas. Ir ofisi šeit, Rīgā, kā arī Lisabonā, Hongkongā, Ķīnā, ASV, Vācijā un citās vietās. Un galvenā Joom misija ir nodarboties ar e-komerciju. Mēs pārdodam produktus, kas nāk no dažādām pasaules vietām, klientiem, kas arī atrodas dažādās pasaules vietās. Tagad ir dažādi izaicinājumi saistībā ar produktu drošību. Es noteikti jūs uzaicinu lejupielādēt Joom aplikāciju un sākt iepirkties, lai man vēl būtu darbs. Bet te šodien es vēlētos parunāt vairāk par produktu drošību mūsu kompānijā un kā mēs to nodrošinām. Nedaudz parunāšu arī par produktu drošības galvojumu un vēlos arī parunāt par mūsu atbildību, par mūsu skatījumu uz produktu atsaukšanu un kā mēs to varam izdarīt pēc iespējas efektīvāk. Parunāšu arī nedaudz par digitālo pakalpojumu aktu un noslēgšu ar vispārējām pārdomām. Kas ir produktu drošība Joom? Es jau laikam par to parunāju. Produktu drošība Joom ir šāds savienojums: cilvēki, procesi, progress un kultūra. Ir jābūt atbildīgiem cilvēkiem, ir nepieciešami skaidri, pārredzami procesi, proaktīvi procesi un pareizā uztvere. Ir vajadzīgs progress, lai turpinātos un lai mēs turpinātu izaugsmi. Tā vienmēr ir kopīga atbildība starp lietotāju, starp klientu un ražotāju. Mēs nevaram kontrolēt, kā klienti izmanto šo produktu, bet mēs varam kontrolēt to, kā šis produkts tiek ražots. Lai izvairītos no jebkādiem riskiem, tad risinājums būtu nepārdot neko, bet biznesam tas, saprotams, nenāk par labu. Mums galvenais ir novērtēt risku un tikt ar tiem galā. Un visbeidzot jāņem vērā arī drošības kultūra. Kultūra ir jākultivē, jāiedrošina. Maksājumiem platformā jābūt drošiem. Un mums ir jākultivē arī tāda kultūra, kur tiek prioritizēta cilvēka paša drošība.
Tie nu ir tie teorētiskie aspekti par drošību kompānijā Joom, bet ko tas nozīmē īstajā dzīvē, realitātē? Vēlos tad nodalīt 3 kategorijas. Kas pārdod, un ko mēs ar to iesākam, ko mēs darām par to. Mums Joom ir jāzina komersants, mums jāzina produkts un mums jāpārzina procesi. Es vienmēr rādu šo attēlu Joom komandām, lai atgādinātu, ka tas ir kā dzinējs. Mēs nekad nepamanām, tas ir vai nav, strādā vai nav līdz brīdim, kad kaut kas ar to notiek. Parasti jautājumi, ko jautājam komersantiem, ir tas, vai mums ir zināmi dati par tiem, vai šie dati ir uzticami, vai viņiem ir autorizēts pārstāvis. Mēs nodrošinām mūsu līgumi ir ļoti strikti. Mums ir konkrēti darbinieki, kas sadarbojas ar komersantiem. Tad par produktiem. Kā lai mēs zinām, ko mēs pārdodam, ko mēs piedāvājam savā platformē. Mums jānoskaidro, kas tā par produktu kategoriju, vai ir nepieciešamie dokumenti, vai produkts ir pārbaudīts, vai pārbaužu dokumenti ir pareizi. To pārbauda gan darbinieki, gan algoritmi, lai uzzinātu to, vai šis produkts iepriekš nav bijis bloķēts vai izņemts no tirgus. Mēs izmantojam attēlus, lai pārbaudītu vairākas reizes, vai šis attēls vai šis produkts nav bijis bloķēts. Tas ir saistīts ar to aspektu par cilvēkiem un procesiem. Tad par pārdošanu, vai informācija nav maldinoša, kāda ir informācija, kas tiek piedāvāta par produktu. Un tad beidzamā daļa ir par procesu, vai visi zina, kas ko dara, kas kuram jādara procesā, gadījumā notiek produktu atsaukšana. Visiem ir jāpārzina sava loma, jāpārzina savi uzdevumi, produkts ir jābloķē, jāatsauc, jāinformē par to, un jāinformē arī klients, jāinformē par esošajiem riskiem, un beigās jāpārliecinās, ka tas vēlreiz netiek piedāvāts platformā. Tad, vislabākais ir, ja process ir skaidrs visiem, un visi par to ir informēti. Tie nepārtraukti ir jāuzlabo, lai procesi būtu pēc iespējas efektīvāki. Tas ir svarīgi, lai mēs varētu ātri reaģēt. Un jo ātrāk mēs reaģēsim, jo labāk tā būs visiem. Tagad es vēlētos parādīt atsaukšanas piemēru, varbūt nedaudz vēlāk, bet tagad par produktu drošības galvojumu. Tie, kuri nav dzirdējuši par to, tas attiecās uz nepārtikas produktiem, kas tiek piedāvāti patērētājiem. Tātad ir dažādi dati, tas ir brīvprātīgi, tas nav juridiski saistoši. Esmu dzirdējis daudz komentārus un viedokļus par produktu drošības apliecinājumu, un esmu dzirdējis, ka bez nekādas uzraudzības tie ir bezvērtīgi, bez nekādas juridiskas spēka tie nevar neko mainīt. Atvainojos par nekvalitīvo attēlu, bet man ir liels lepnums būt daļai no šī apliecinājuma. Es domāju, ka tas ir inovatīvs veids Eiropas komisijai mainīt atmosfēru, iegūt faktus un idejas. Mums regulāri ir jāziņo par dažādiem faktiem un datiem, un mums arī ir jādalās ar dažādām tirdzniecības vietām, kas ir ļoti laba pieeja. Es domāju, tas ir labākais paņēmiens, un tas mūs padara caurredzamākus un atbildīgākus, un tādā veidā mēs virzāmies pie perfekcijas virzienā. Un viens, kas mums ir jāievēro, ka produkti, kas ir atsaukti, ir jāizņem no tirdzniecības 2 dienu laikā pēc pieprasījuma, un dažas citas tirdzniecības vietas varētu mani nīst par to, ko es teikšu, bet ar īstajiem cilvēkiem, procesiem un tehnoloģijām
Mums būtu jādomā par stundām vai minūtēm, kā nedrošs produkts izņemt no tirgus, nevis dienām. Un ar īstajiem cilvēkiem un tehnoloģiju ir ļoti liela iespēja to paveikt minūtēs vai dienās, nevis dienās. Piemēram, un es arī šo virzīšu komisijas virzienā, ja mums būtu standarta attēli, kurus varētu viegli savākt, mēs varētu izmantot savus algoritmus un bloķētu nedrošos produktus. Tad to mēs varētu pieprasīt no komisijas. Vai šis apliecinājums mums liek vairāk strādāt? Jā, mums ir daudz jāziņo, jāvāc dati, jāuzlabo procesi, jāsaglabā dati, jāraksta ziņojumi un tam līdzīgi. Tas ir daudz darba, bet tas ir tā vērts, jo tas biznesu padara efektīvāku ilgtermiņā, un tas uzlabo sadarbību starp tirgiem un regulātoriem. Un mēs varam solīt to, ka mēs kļūsim labāk. Tas būs labi gan klientiem, gan biznesiem. Un man ļoti patīk atsaukšana. Un efektīva atsaukšana, tai ir nepieciešami loži necaurlaidzīgi procesi. Un tādēļ es atgriezīšos pie stratēģijas, ko mēs Joom izmantojam. Katram ir jāzina, ko mēs katrs darām, kas mums katram ir jādara, lai mēs ātri un efektīvi varam darboties un izņemt nedrošos produktus no tirgus. Strādājot IKEA, es strādāju ar vairāk nekā 20 vietējiem un globāliem atsaukšanas procesiem. Un tas tika ļoti uzraudzīts. Mums arī bija pats problēmas sakne, kuru mēs redzējām. Bet arī mums bija ārējie procesi un preses relīzes, kas mums palīdzēja darboties. Un Joom varbūt man atbildība ir mazliet citādāka, bet mērķis ir tāds pats. Mums ir jāinformē klienti un jāizplata ziņas, ka ir risks. Un es domāju, ka veiksmīga produkta atsaukšana ir komunicēšana par to, ka ir draudi. Un, protams, mums ir arī juridiskie noteikumi, kā var atdot cilvēkiem iztērēto naudu un atsaukt produktu, bet galvenais, kas šajā gadījumā ir jāņem vērā, ir informēts klients. Un laika gaitā esmu sapratis, ka ir daži klienti, kas pieņem riskus un turpina lietot produktus. Bet es domāju, ka galvenais šeit ir tas, ka viņi ir informēti par risku. Tādēļ atkarīgi no kāda leņķa jūs skatāties uz produktu atsaukšanu, jums jāskatās uz stiprajām pusēm. Un stiprās puses Joom mēs zinām, kas ir pasūtījis produktu un kas to lieto, kas ir klienti. Un viens no lielākajiem izaicinājumiem IKEA mums bija, kā mēs varam potenciāli, piemēram, 2 miljonus cilvēku sakontaktēt, lai informētu, ka ir kādi draudi. Veicot šos atsaukšanas procesus, mēs sazināmies ar pilnīgi katru pircēju. Un kādā projektā, kurā es strādāju, mēs nodrošināsim to, ka ne tikai tiks sūtīti e-pasti klientiem, bet arī paziņojumi telefonā. Mums nav pieprasīts to darīt, bet es domāju, ka tas ir pareizais virziens. Un šis ir tirdzniecības vietu spēcīgākais punkts. Mēs zinām, kas to ir pircis. Un kad mēs komunicējam, ka ir kāda problēma, mēs arī informējam tirgotājus. Mēs kontrolējam visus atmaksas un citus saistītos jautājumus. Bet vēl viena lieta, kas tiek aizmirsta, ir, ka jāpatur regulators informēts. Es vienmēr informēju regulātoru katrā solī, pat ja tas nav no manis prasīts. Piemēram, pateikties viņiem kaut vai par informāciju, par to, ka tas ir jādara. Un arī pieprasījumi ir jāapstrādā steidzami. Līdz ar to informācijas plūsma ir jāveic steidzami. Mums ir steidzami jāinformē gan regulātori, gan klienti stundu laikā, nevis dienu laikā. Un šeit būs piemērs, kāds ir mūsu process, kuras izveidoja priekš atsauktajiem produktiem. Šo sauc par reaktīvo produktu atsaukšanas procesu. Tad mēs apzināmies, ka ir šāds pieprasījums, tad mēs informējam attiecīgās personas, mēs identificējam, kāda ir problēma, mēs rīkojamies, mēs ieviešam konkrētos soļus, mēs veicam pēcpārbaudes, lai nodrošinātu to, ka tas nekad vairs nenotiek, un mēs atbildam regulātoram, un tad lieta tiek slēgta.
Un daudz no mūsu procesiem izskatās tieši šādi. Un mums ir proaktīvs atsaukšanas process, kur mēs proaktīvi meklējam nedrošus produktus dažādās, uh, dažādos reģistros. Mēs meklējam šos produktus un skatāmies, vai mēs tos pārdodam un atkal veicam šīs pašas darbības. Tad kādai tirdzniecības vietām vajadzētu būt tik atbildīgiem? Tādēļ, ka mēs visi esam vārdziņi. Man ir jauni bērni, es arī esmu klients un lietotājs. Un es esmu uzaugusi Austrālijā, bet tagad es esmu Eiropas pilsonis ar Eiropas pasu. Es esmu daļa no šī, un mēs visi iepērkamies tiešsaistē. Bet kā šī produkta atsaukšana ietekmē zīmolus? Jo daudzi zīmoli saka, ka tas kaitē viņu tēlam. Strādājot IKEA, mēs veicām globālu pētījumu ar tūkstošiem pircēju un prasot viņiem, vai produktu atsaukšana ietekmē viņu skatījumu uz zīmolu. Un pārsteidzoši mūsu ziņojumā mēs redzējām, ka tas pat uzlaboja zīmola tēlu. Jo viņi jūtas drošāki, jo viņi redz, ka uzņēmums ir atbildīgs un veic atbildīgas darbības. Un es personīgi vairāk novērtēju šos zīmolus, jo redzu, ka viņi ir atbildīgi. Un es vēlos, lai visi lietotāji tā jūtas. Un es to uzskatu par investīciju zīmolu būvēšanā, kad mēs profesionāli veicam produktu atsaukšanu. Es strādāju ar visām iesaistajām pusēm. Protams, nav tikai juridiskā komanda, ir citas komandas, klienta atbalsta komanda, menedžments, citas trešās partijas, kas strādā. Tad pilnīgi visi, kas strādā tirdzniecības vietā, tad pilnīgi visiem ir jāzina, ko viņi dara, lai mēs minūšu vai stundu laikā varam atsaukt produktus. Mums nevajadzētu šīs lietas mācīties darot, un šie procesi būtu šiem procesiem būtu jāstāsta uz tādiem kā neatliekamo palīdzību, lai atrisinātu šo problēmu, atkal komunicēt ar iesaistītiem pusēm, lai lietu varētu aizvērt. Un daži vārdi tagad par vispārējo produktu drošības regulu un digitālo pakalpojumu aktu. Un kādēļ tie tika izmantoti? Tie tika izveidoti, lai varētu dalīties ar informāciju un resursiem, komunicēt starp datoriem un cilvēkiem. Tas bija tā sākotnējais mērķis. Tas ir kaut kas pilnīgi atvērts un decentralizēts. Un laika gaitā mērķis mūsu platformai ir mainījies. Tā ir tirdzniecības platforma. Cilvēki, kas to lieto, tagad tos ietekmē arī mākslīgais intelekts, jauns spēlētājs. Tas ražo saturu. Mēs vairs mūsdienās pat nezinām, ar ko mēs komunicējam. Līdz ar to ir tikai dabiski, ka regulēšana sāks tikt ieviesta. Un šeit, protams, mēs mēģinām balansēt uz vārda brīvību. Un es domāju, ka šis balanss tiek ievērots. Un es saprotu, ka digitālo pakalpojumu akts ir kontrolēt tieši lielās platformas, kā tika agrāk minēts. Jo lielāka platforma, jo lielāka atbildība. Un arī otrādāk. Un ja ir platforma, kas vēlas darīt visu, tirgot, komunicēt un tā tālāk, tam ir daudz vairāk obligāciju, pienākumu. Un, protams, ir liels sloks ziņot par šiem datiem un sekot šiem datiem. Jūs iepriekš redzējāt Eiropas komisijas grafiku. Ļoti daudz cilvēku resursu un investīciju ir nepieciešams no mazākiem uzņēmumiem un arī jaunu uzņēmumiem. Un šīs definīcijas, nelegāls saturs, ir diezgan skaidrs, kas tas ir visā pasaulē. Bet kā ar problemātisku saturu vai dezinformāciju, kas to definē? Un man nepatīk šī robeža, kur ir diezgan miglaina. Ir jāatcerās, ka nodarboties ar labu uzņēmējdarbību ir labi gan uzņēmējiem, gan cilvēkiem. Un biznesa to zina. Mums ir dažāda informācija par to, cik daudz cilvēku patērē laika un citus jautājumus par saviem patērētājiem. Un, ja uzņēmumi neklausās savos patērētājos, tie ātri pazūd nebūtībā. Un vairāk runājot par vispārēju produktu drošības regulu, man liekas, tā ir jāatjaunina. Agrāk Amazon pārdeva tikai grāmatas, un
tagad, kad tajā var iegādāties pilnīgi visu, vajag regulu, kas tam atbilst. Man ļoti patīk 4. nodaļa vispārējā produktu drošības regulā, kas ļoti viegli ļauj mums saprast, kas uz mums ir attiecināms struktūrāli un fundamentāli. Tas palīdz atrast pareizos cilvēkus un sistēmas, kā jau es minēju iepriekš, un kādi varētu būt izaicinājumi, definīcijas un paskaidrojumi. Tātad 22. pāns. Tajā tiek minēts tas, ka tirzniecības vietām ir jāpublicē informācija par produktu atsaukšanu savās mājaslapās. Tātad, kādēļ, ja viņiem acu mirklīgi būtu jāatsauc produktu, kādēļ viņiem tas ir jāpublicē? Kas to lasīs, ja pilnīgi visi klienti jau to zina? Un ir arī nepieciešams skaidrojumi par to, kas ir atbildīgās personas vai kādu vienotu definīciju. Daži likumi runā par pārstāvjiem, daži par pilnvarotajām personām. Izvēlēties vienu vai otru. Beigās vēlos pastāstīt par šo industriju un par maniem uzskatiem, jo šeit strādāju jau 20 gadus šajā industrijā. Ir svarīgi ņemt vērā, kā klienti izmanto šos produktus un platformas, ieviešot un domājot par dažādiem likumiem, jo bieži vien tieši tie, kas strādā tajā industrijā, zina vairāk nekā tie, kas veido likumus, tāpēc ir vajadzīga sadarbība. Piemēram, bieži vien dažādi testi ir vēl stingrāki nekā likumdošanas ierobežojumi. Ir jāņem vērā konkrētu, specifisku produktu regulējumu. Piemēram, katrā Eiropas Savienības tirgu par katru produktu katram ir savi ierobežojumi. Bet, ja, piemēram, runājam par zobirstēm, zobirstē produkts, ko visi izmanto, ko visi zina, tad mums vajadzētu nedaudz vienkāršot. Ja runājam par mākslīgo intelektu vai lielajiem komersantiem, ir jāņem vērā, ka viņi izmanto viens tās pašas bildes, ko ir veidojis mākslīgais intelekts, un iepriekš bloķēti produkti parādās šādās platformās. Tāpēc ir vajadzīgi veidi, kā nodot informāciju, kopējas informācijas platformas jāveido, kurā būtu pieejama informācija par bloķētājiem produktiem un nedrošajiem produktiem. Mums vajadzīgs dalīties šajā informācijā, tīpaši jāgaida sadarbība no Eiropas komisijas, lai mēs varētu šādus nedrošus produktus izņemt pāris minūšu laikā. Ja mēs sadarbotos vairāk horizontāli, mūsu dzīve visiem būtu vienkāršāka. Ir arī izpratnes trūkums par to, kā strādā šādi biznesa modeļi. Ir dažādi trešās puses pārstāvi, ir komersanti, ir klienti. Ir vajadzība informāciju pasniegt visiem. Un visbeidzot, iepriekš tika runāts arī par maldinošiem modeļiem, pastāv bailes par to, kā klienti tiks maldināti internetā. Vēlos pastāstīt par IKEA. Jūs noteikti esat pamanījuši, ieejot IKEA, ka ieejot šajā veiklā, jūs tā kā apmaldaties. Tas tiek darīts speciāli, izmantojot gaismu, ēkas dizainu, plānojumu, lai cilvēks it kā apmaldītos un pavadītu veiklā laiku ilgāk. Daudzas internetu platformas dara tieši to pašu. Tās uzvedas maldinoši. Kāpēc mēs izturamies pret internetu platformām citādāk kā pret fiziskām vietām, kur tiek pārdots produkti? Tomēr veikalā ir visai skaidrs. Mēs redzam cilvēku, mēs redzam klientu, mēs redzam, vai tas ir bērns vai nav. Internetā mēs to neredzam. Ir nepieciešams svarīgi riska novērtēšanas instrumenti visā Eiropas Savienībā. Ir dažādi citi veidi, lai mazinātu riskus. Eiropas Savienībā ir noderīgi rīki, ko varētu izmantot, bet
galvenais veids, kā novērst dažādas negadījumus un traumas, ir riska novērtēšana. Ir tāda datubāze izveidota, piemēram, Nicā, kur tiek likt informācija par to, vai šis produkts ir bīstams, vai ar to ir radies kāds negadījums vai nē, kas ir ļoti noderīgi. Piemēram, ASV ir tā datubāze izveidota. Es atvainojos, ka kavējos, bet īsumā vēlos noslēgt. Produktiem vajadzētu būt drošiem, vienalga, kur tie ražoti. Kā mēs to varam nodrošināt? Ar procesiem, cilvēkiem, kultūrām. Neviens uzņēmums nav svarīgāks vai darbojas citādāk kā citi. Visi darbojas uz vien tā paša principu. Es izmantoju ChatGPT un palūdzu tam uzrakstīt dzejoli par produktu ierobežojumiem, dažādiem likumiem. Un lūk, likumi, kas regulē produktus, ir nepieciešami, lai sargātu mūsu labklājību, sākot gan no pārtikas līdz rotaļlietām. Šie likumi nodrošina mūsu drošumu, tie pārbauda kvalitāti, standartus, pārliecinoties, ka tas, ko iegādājamies, ir drošs, un mums nav no tā jābaidies, sākot no ķīmiskām vielām, kosmētikas, krāsas. Likumi ir tur, lai mums palīdzētu, sākot arī no elektriskām ierīcēm un daudz kā cita. Tas padara mūsu mājas drošas. Farmaceitiskajā industrijā viņi pārliecinās, ka katras tabletes ir drošas, lai mēs varam tās lietot. Varbūt šie likumi liekas dīvaini, bet mērķis ir skaidrs un vienkāršs, lai mēs dzīvotu drošībā un lai mēs būtu veseli. Tad pieņemsim šos likumus, lai mēs dzīvotu drošā pasaulē. Paldies!